Man tāds retorisks jautājums, es tādu nezinu, kāpēc sūdzjāties, man es tādu neko daudz nesūdzjās, izgājuši ārā daudz šitādus trakos vingrinās, un kā tur kādus sastiepumus nogurāvē. Mās tur taču jāiesūdzās. Mēs apmēram šā laikā esam atraduši jau tos vingrinājumus. Jā, piemēram, es zinu, ka man tur būs uz sāniem slodze. Es līdz ar to te pastāju pisānas diezgan pavirpīgi vai pavirpīgi. Es zinu, ka man būs slodzīti tur uz pleciem kaut kādiem sādri vai papumpējos, kas man vispār nekā iesaldīšanas vingrinājumus. Jā, bet tā baigi minimāli, ka tā tikai tā. Es domāju, ka te vajadzētu baigi slodzīties, ka visi šitās kādas karbonādes te joham, bet tur izgrēdās, domāju, tur krampis uz visu. Godīgi, nevienam nekad mums nav bijis. To saprotam. Bet nekad nav bijis tā. Es pieeju tā kā dzīvnieku pasaulē, kad, piemēram, kad lauva gribēs ceļās un mauc, jā? Jā, bez iesildīšanās, es tāpatās arī. Skolnieki jau to pašu viņas darbu, to sildību, viņam nevajag, viņš tāpat mauks tur. Nē, mēs pasildamies, tā gluži nav, ka mēs galīgi, bet mēs pasildamies tieši tik, cik mums te jau skatos, tad arī tāda pilnīgi, bet tad nāca 12, 13, un ja tur taisīja 15, 7, labi, tur netīrāku kādu, bet... Tagad tie gādi jālaik pēc neļauj raustīt. Nav iesilši, vienreiz var izmēģinājis, uzreiz jau viņam. Kaut kā cipar no viņa dabūt, ko varbūt ko ielikt, jālaik raustīt. Plus vēl mēs arī to būvējam, to uzstāšanos tā, ka mēs sākam ar vienkāršākiem elementiem, un viņos jau arī bišķiņi jau sasildi. Un tad mēs ejam uz sarežģītākajiem. Jo, ja, protams, mēs arī neesam gatavojušies kaut ar sarežģītajiem, tad sākam ar vienkāršākiem. Nu jā, tas īstenībā jau tas muskulis ir tik adaptēts, ka tā pirmā slodze jau ir reāli kā iesildīšanās tikai. Mēs jau pamatā vievklētu skolē, kā ir specializācija vievklētu kā Tad tev grupas ir pēc skolās, ka jau viegli Kovalds mūsēs, Kipurjāns mūsēs, Cik ir pulkstens? Olimpieši bijuši. Vaisums, tātad daudz cīņnieks,